Labrīt, rīta agrumā. Visiem, kas ir pamodušies, labu nedēļu, jauku pirmdienu, ja tas vispār ir iespējams pirmdienas dienā. Un ar jums esmu es, pulkvedis Einārs Graudiņš. Es šorīt vienkārši padzēru kafiju un nolēmu šo to ierakstīt. Varbūt labs garīgais. Man vienmēr starp citu par pirmdienām nezinu, kāpēc ir labs garīgais. Tas nozīmē vienkārši, ka nevajag lietot alkoholu, un tad viss ir baiga labi, ja? Kā arī es pa brīvdienām cenšos tikties ar skaistām dāmām. Humors, ja? Bet arī tas ir ļoti nepieciešama lieta vispār. Tātad, ar ko es vispār gribētu sākt, ja? Es dabistiski, kad lasu savu, neteiksim mīļoto, tas vīrietim it kā neskan, bet es uzskatu par objektīvu, vienu no visobjektīvākajiem žurnālistiskās pētniecības portāliem Latvijā ir portāls Pietiek.com, nevienam nav noslēpums, kad viņā darbojas Lato lapse, ja? Un te es tagad lasu atkal kārtējo cirku. Stukāna sarkanā prokuratūra kolaboranta Vonsoviča lietā paliek pie sava. Padomju okupācijas varas kolaboranta nosaukšana par kolaborantu ir noziegums. Ei, mīļie cilvēki. Bet tas tik vispār kaut kāds ārprāts, ja tā normāli padomā, ja? Tāpēc, ka manā izpratnē, es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Principā tas ir tests mūsu tieslietu sistēmai, mūsu tiesību sistēmai vispār. Un tas ir tests mūsu vēstures izpratnei. Un izpratnei par to, kas šeit notika pēc 1940. gada 17. jūnija. Tā kā par lielu nožēlu, milzīgu nožēlu, milzīgam apjomam savu nedraugu, visādiem Intiem Ulmaņiem un Rinaldiem Silakalniem un cita veida padibeniem, ir tā sanācis vēsturiski, ka neviens no maniem mātes vai tēva radiniekiem, nerunājot ne par mātu, dabīgi par tēvu, kur sen jau ir aizsaulē, nekad nav bijuši komunistiskajā partijā. Kā arī komunistiskajā partijā neesmu bijis es pats, Einārs Graudiņš. Pulkvedis Einārs Graudiņš nav nekad bijis komunistiskās partijas biedrs. Lai gan es esmu strādājis vai ticis pielaists pie ļoti augsta līmeņa Padomju Savienības militārajiem noslēpumiem. Iet runa par kodolieročiem. Tā tas ir, un arī tas gāja jau cauri 80. gadu vidu, 80. gadu beigās. Bet nostādne, ņemot vērā ģimenes vēsturi, ņemot vērā, ka mans vectēvs bija viens no pirmajiem, kas vispār, varbūt ne viens no pirmajiem, varbūt 5. pēc kārtas, ja, bet kuri sāka 1905. gada revolūciju Latvijā, kuru, starp citu, Kārlis Ulmans, mūsu tautas vadonis, uzskatīja par pirmajām brīvības cīņām, par pirmajiem neatkarīgas Latvijas centieniem izveidot latviešiem savu valstu. Tāpēc arī šie 5. gada revolūcionāri tika pielīdzināti brīvības cīnītājiem, lai jūs to vispār zinātu, ja? Un par to, starp citu, deva jaunsaimniecības. Arī manas mājas dzimtās, kuras es dzimis, ir mana vectēva nopelnīta jaunsaimniecība par piedalīšanos, aktīvu piedalīšanos, bruņotu piedalīšanos 1905. gada revolūcijā. Par savu tēvu es vispār neiedziļināšos, jo viņš bija 19. SS divīzijas apakšvirsnieks, ja mēs skatāmies pēc dienesta pakāpēm. Man ir pilnīgi viss viņa dienesta gaitas saraksts izpētīts no pirmās līdz pēdējai dienai un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc es atšķirību atkal no visādiem Intiem Ulmaņiem, Rinaldiem Silakalniem un citu veidu deģenerātiem un sabiedrības padibeniem un sociāliem atbirumiem. Man ir tiesības spriest
Man ir tiesības spriest, jo atkal cits vectēvs pa tēva līniju ir cīnījies neatkarības karā ar Bermontu, ar ieroci rokās, un atkal tur ir saņemta jaunsaimniecība par brīvības cīņām, jo, un arī tas atkal viss jau ir izpētīts visos arhīvos, un viss ir savāks, tā kā man viss ir baigā kārtībā, ja. Un, būdams padomju virsnieks, es pats neesmu bijis komunistiskā partijā, kas vispār faktiski ir nonsens. Tāpēc, es varu spriest par visām šīm lietām, kā Latvijas pilsonis, varu spriest Latvijas Satversmes 100. Panta kārtībā un varu izteikt savu viedokli. Un viedoklis, ko es redzu pietiekam, viņš vairāk kā smieklīgs, ja? Viens padibene vienkārši, kāds viņš kolobras, tas ir padibene vienkārši, ja? Kas ir tiesājis cilvēkus par ideoloģiju, par uzskatiem padomi laikā. Ja? Tātad, un vispār tur taču pizdzets, teiksim, reāli, ja? Tātad atzinumus sniedz kaut kāds tur, Huldis Krastiņš, vēl viens komunistu cūka vienkārši, ja? Reāli, tas komunistu cūka vienkārši, vairāk nekā šie. Un, kaut kas šeit iet galīgā dēlī, ja? Galīgā dēlī iet, ja pēc 30 gadiem mēs neveicam ne tikai lustrāciju, ne tikai tas, ka komunisti vispār nevarēja saņemt Latvijas Republikas pilsonību, jo kā komunists var saņemt Latvijas buržāziskās Latvijas pārmantotājas pilsonību. Viņiem tik jācīnās ir pa pasaules revolūciju, visu zemju proletāriešu savienojoties. Tā kā, kaut kas tāds, vairāk kā dīvains, man dziļi neizprotams, tiešām dziļi neizprotams, bet, Dievs ar viņiem visiem šitiem, ja. Bet, es uzreiz saku tur, kad ir šāda lieta, es dabīgi kā likuma paklausīgs apzinīgs pilsonis esmu saņēmis jaunu LD karti. Nopietni, viss kārtībā saņēma, viss svaigs kā vajag, un tagad jāpērk tas lasītājs, ja, lai varētu pieslēgt pie kompjūtera, un tad es varēšu iniciēt, kā Latvijas Republikas pilsonis, dažādas iniciatīvas, un viena no manām iniciatīvām, es to neslēpju, es vienmēr runāju atklāti un patiesi. Būs tādi, kad es piedāvāšu nobalsot Latvijas tautai par to, lai bijušajiem Latvijas komunistiskās partijas biedriem neatkarīgi no viņu partijā iestāšanās laika, izstāšanās laika un biedra kandidātiem, tāda arī bija, tiku liekta Latvijas pilsonība. Un piešķirts nepilsoņu status, pietiek tak ķēmoties, mums Briselē sēž Inese Vaidere, fakultātes partijas komitejas sekretāre, kura tagad vāc materiālus par komunisma noziegumiem. Tak šārprāts pilnīgākais. Mums NATO bija, man liekas, pie NATO bija vēstnieks Riekstiņš, partijas komjaunatus partijas tur sekretārs, dabīga komunistiskās partijas biedrs. No Fiskultūras institūta mums te pilns viss ar vieniem komuņakām ir visur pilns, pārpildīts. Komuņaki ir vēl vairāk kā Krievijas spiegu. Mums taču drošības iestādēs bija pilns, es nezinu, varbūt vēl šodien ir, taču bija pilns ar komunistiskās partijas biedriem. Cilvēki mīļie, jūs vispār saprotat, par ko iet runa, ne? Tāpēc šitas cirks viss jābeidz vienkārši. Vienkārši jābeidz un viss, ja? Skaidrs, ja? Tātad tāda iniciatīva būs. Parakstīsties, neparakstīsties, tās ir jūsu problēmas. Bet, kaut kas tā, ka to viss ir jādara, nevar takš tā, tā tak nevar, tā tak nevar, Es nesaku, ka mums ir jāveido likumdošana, kurā komunistiskās partijas biedriem, ja, ka viņi var staigāt, nedrīkst izmantot trotuārus, var staigāt tikai pa braucamo daļu.
Es neaicinu šādu veidu pasākumiem. Bet viņiem nekādā gadījumā nevar būt politiskās tiesības, tātad vēlēt un būt ievēlētiem un vispār atrasties kaut kādos un jebkādos valsts un pašvaldības amatos. Visiem komunistiskās partijas biedriem un biedra kandidātiem. Un tikai tagad nevajag tur gudri dirst, bļet, ka tur nevarēja veidot karjeras, ka tur nevarēja velns viņu zina ko, ka tur nevarēja sevi tur īstenot mākslā, kultūrā un nevarēja atcerēt esejas un vēl kaut ko tur nevarēja. Nevajag dirst. Bez jebkādas komunistiskās partijas Einards Graudiņš pabeidza vienu no elitārākajām, PSRS augstākajām karaskolām. Pirmkārt iestājās tajā karaskolā, vispār, ja kas sāksim ar to, ja? Otrkārt viņu pabeidza. Treškārt bija saņēmis un augstāko pielaidi dienestam ar kodolu ieročiem. Bez jebkādām komunistiskām partijām. Jā, es biju komjaunietis. Starp citu, es komjaunatnes laiku nenožēloju. Baigi foršs laiks īstenībā bija. Tad bija jauni skuķi. Tā bija mūsu jaunība, jā. Un tur tās ideoloģijas bija ļoti, ļoti minimāli. Ļoti minimāli. Un patiesībā tas tiešām bija normāli jauniešu kustība tāda. Nu, ja tagad kāds komjaunietis saka, ka viņš tur bija drausmīgi ideoloģisks un, teiksim, kaut kādā tur 87. vai 84. vidusskola beidz 84. gadā, ja, ka viņš ticēja komunismu uzvarēja visā pasaulē, nu tad viņam, es nezinu, tad jābrauc uz Gintermožu droši, ka tā varētu būt, ja. Tāpēc šāda ir šī situācija, bet šī situācija ir jālabo, saprotiet, jālabo, jo pa 30 gadiem tikai pateicoties tam, ka visur pilns ir ar komunistiem, un komunisti vadīja Čeku, nevis otrādi, saprotiet, komunisti vadīja iekšlietu ministriju un represijas, nevis otrādi. Visu vadīja komunisti, un viss ļaunums, visa izcūkotā tautsaimniecība, un viss pārējais nāk no komunistiem. Tas taču beidzot ir jāsaprot. Saprotiet, ne? Mēs te jaucam pieminekļus ielas pārdēvējām, bet to tak visu akceptēja un darīja Latvijas komunistiskās partijas vadībā. Kā es to nesaprotu? Un es vēl vienreiz saku, tikai nevajag to dirst, ka nevarēja par kaut ko tur kļūt un tā tālāk, un nevajag to visu dirst, labi? Nu, nevajag. Jo ir dzīvs piemērs, kas Padomju Savienībā 80. gados es priekš savas dienesta pakāpes sasniedz ļoti augstu virsnieka līmeni. Bez komunistiskās partijas. Redzat, kā? Tas ir patiesībā. Tagad parunāsim par vienu citu lietu. Tā kā es nodarbojos ar vēsturi, amatieru līmenī dabīgi, lai gan es domāju, ka zināšanas man ir 3 reizes vairāk nekā dažam labam profesoram Latvijas valsts universitātē, jo es tos arī esmu redzējis un runājis ar viņiem, ja? Tātad pavisam pilnīgi uzreiz cita tēma, cita lieta, ja? Tātad ir Viktors Suvorovs tāds, tas ir citādiem sekot Rezuns, ja, uzvārds viņam īstais ir, tas ir viens no Krievas spiegiem, no galvenās izlūkošanas pārvaldes GRU, kas savā laikā ir no Ženēvas rezidentūras pārbēdzis uz Angliju un tā tālāk. Viņš tāds interesants kadrs ir, viņa grāmatas sarakstījis ārpratīgāko kvantumu, izdots arī latviski, pazīstamākā ir ledlauzes, ja. Un viņa tā teorija balstās uz to, kāpēc, pirmkārt, tur ir 2 pamatvarianti, tā ir visai viņa teorija, kad pirmkārt Padomju Savienība gatavojās uzbrukt Trešajam Reiham, un tāpēc izvērsa visu savu karaspēku pierobežā, citiem vārdiem sakot, PSRS jau kopš kaut kāda februāra, marta 41. gada notika PSRS karaspēka pārvietošana uz rietumu robežu, izvēršana operatīvajā visā laukumā, ja, krieviski saucās Operat Uniprastor, un tika gatavots iebrukums Trešajā Reihā, kuram pēc idejas vajadzēja noslēgties pie Lamanča,
Krieviem vienmēr visam jānoslēdzas pie Lamanša, nezinu, kāpēc viņi to Lamanšu baigi mīl, ja. Un Hitlers to ļoti labi saprata, jo tur tak arī dumtek, tur nesēdēja, nebija jau apvērs dumšana, SD, tur taču nesēdēja kretīni, ja. Un viņa izlūkošana dabīja, ka to visu filtrēja, saprata, un patiesībā 22. jūnijas tas bija uzbrukums, lai novērstu Krievijas iebrukumu Trešajā Reihā. Un tam ir ļoti daudz pierādījumu, bet to Suvorovs ir 1000 reizes labāk aprakstījis, kā es to varētu izstāstīt, un atkārtoties jēgas no pilnīgi nekādas. Bet rokoties pa visādām miskastēm un par visādiem latgalītes tirgiem un tā tālāk, ja, es tad atrodu interesantas lietas, tiešām ļoti interesantas lietas, un man rokās nokļuva šāda grāmata. Tātad tā grāmata saucās vāciski Latviska vārdnīca, sakārtojas Ed Ozoliņš, reģiģējis profesors doktors J. Enzelīns. Papildinātais 3. izdevums. Rīgā 1941. gadā. Tātad es tagad skatos. Parakstīts iespiešanai 5.3.41. gadā. 5. marts 41. gads. Tāds. Forši iesiet cietos vākos. Vāciski latviskā. Tātad. Padomāsim tā loģiski ar galvu, tagad saliekam to loģisko ķēdi. 41. gada martā. 41. gada martā. Nu, vairāk nav ko darīt Krieviem pēc Latvijas okupācijas, ja? Aneksijas. Lai gan es saku, man vislabāk patīk vārds inkorporācija. Kā izdot vāciska latviskas vārnīcas. Nu, kādu vēlnu pēc viņas ir vajadzīgas. Vēl jau vairāk, ņemot vērā, kā baltvācieši 39. gadā ar Rūmaņa svētību jau bija patriekti no šejienes. Ar kādiem vāciešiem mums te jānodarbojas? Priekš kam mums ir vajadzīga vāciski latviska vārnīca? Pie kam Enzelīna. Kvalitatīvi uztaisīta, tiešām kvalitatīvi. Lūdzu. Tātad, tas tikai apliecina to, ka Krievija, PSRS, tas viss viens un pats, ja? Tātad plānoja dabistiski iebrukumu vai uzbrukumu Trešajam Reiham. Šim uzbrukumam vajadzēja dabīgi, kad notikt arī no Baltijas, vai zinātniski tas saucās Piebaltijas sevišķā kara apgabala teritorijas, un dabīgi, ka šajā iebrukumā Trešajā Reihā vajadzēja piedalīties latviešiem, etniskiem latviešiem. Tajā skaitā atcerēsimies, ka mums bija saformēts 24. teritoriālais latviešu korpus, ja? Un tā tālāk un joprojām. Un dabistiski kādi iekarojot, pārējot pāri robežai, valsts robežai, sagraujot Trešā Reiha karaspēku, kā to bija izštukojuši Padomju Savienības stratēģi. Dabistiski, ka tur aizmugurē vilktos līdzi tā saucamā civilā administrācija, kura pārņem funkcijas un tā tālāk. Faktiski tā ir vietējā vara. Tajā laikā, Padomju Savienībā, tas bija izpildu komitejas, kaut kas līdzīgs. Tā tad ir arī dabīgi, ka Trešajā Reihā, tur tie bija burgomistri un burgomistrāti, vai kā viņi tur saucās, kaut kas tāds, ja? Citiem vārdiem tas, kas tagad ir novada dome vai, teiksim, tur pagastu pārvaldi, ja? Šādi cilvēki vienmēr ir vajadzīgi pie kādu svars, lai arī kādu viņi tur nebūtu, ja? Jo vienmēr pie kuras varas darbs brūs žurnālistiem, prostitūtām, kam tur vēl bija trešajiem, ja? Tieši tāpat ir vajadzīgi arī cilvēki, kas vispār var kaut ko vadīt, ja? Tātad, iztēlojamies situāciju. Mēs, latvieši, etniskie latvieši, kas varbūt pat krievu valodu nezina nevēl, un tas arī ne jau visi zināja krievu valodu 41. gadā, tas absolūti ne. Tātad mēs pārējām kopā ar uzbrūkošo
vai atbrīvojošo PSRS karaspēku, PSRS robežu, mēs ieejam Trešajā Reihā, kur mēs sākam dibināt padomju varu, dabistiski atbrīvojot vietējos proletārijus un bezzemniekus no buržāzijas un muižnieku spaidiem. Nu, ja? Kādu valodu mēs dzirdam? Tur, uz vietas. Nu, ne jau latviešu, nu, ne jau krievu. Mēs dzirdam vāciski. Un kad mēs arī izsaucam kaut ko pie sevis vai komunicējam, viņš taču kaut ko vāciski multas cilvēks, nelaimīgais cilvēciņš, ja? Nē, nu, tur sanāca viss vēsturiski nedaudz savādāk, tīpaši sākumā, bet tā loģika jau bija tāda, ja? Un tad, ko dara mūsu šitie te, kas cīnās par visu zemi proletāriešiem, kuriem jāsavienojas? Un tātad latvietis atver grāmatu un lasa kolonizieren. Kolonizēt. O. Saprotat? Kā tas viss uzreiz ir? Saprotat, ne? Uzreiz tā baigi kaut kā, ja? O! Komunalizieren. Savādāk. Ko ar diviem M? Komunalisiren. Komunalizēt. Nu, tāds te tiek rakstīts. Ļoti interesanti īstenībā. Tur no es nezinu, tā ir frazioloģija vai kā. Tur, nu, tiešām kolosālākais darbs. Viņš ir izdots, nu, es pirmo reizi šādu, tas ir ģeniāls variants, vispār ģeniāls variants, nopietni ģeniāls variants, ja, kas tikai apliecina to, kad Padomju Savienībai reāli jau martā, minimums martā, gatavoja visu, kas nepieciešams, lai uzbruktu Trešajam Reiham. Jūs tagad saprotat, ko es jums pierādu ar Latvijā, izdotu vienu vārnīcu. Jo jēga jau tikai tāda, cits jēgas kāda, vispār cits var būt jēga. Bet tagad pāriem pie vēl interesantāka humora. Paiet, neilgs laiks, Hitlers šitos pieejāja, jo viņš saprot, kādi sūdi būs, un tur nostrādā čaļi ātrāk. Un 22. jūnija rītā šitos vienkārši sāk bombardēt vēl neizvērstās kolonās. Tātad citiem vārdiem sakot, šeit ir baigā, teiksim tā, alegorija, tāpat nav alegorija, tā ir simetrija pilnīgi, ja? Ar to, kā notika, kad 24. 25. Krievu kolonas virzījās Buča, Irpeņā, un tur jau bija trešā pilsēta, uzreiz uz sitienu nepateikšu, tur 3 stūris izveidojās, tas ir ieejis 3 stūris Kievā, ja? Un Irpeņa tā ir pilsēta, kas jau Pirmā pasaules kara laikā, starp citu, pie kuras bija aizsargi josla pie Kievas. Nu, lai Kievā netiktu vācieši iekšā, kaut tur bija savādāks tas grozījums, bet tā ģeogrāfija jau no tā nemainās, ja? Nu, lūk, un tur tie arī gāja iekšā kolonās tādi pusneizvērsti, gandrīz vai, nu, vispār neizvērsti. Nu, tur viņus visus vienkārši paņēma sašāvu, sadedzināja lupatās, un tur to filmu vairāk kā vajag. Jau šodien to visu rāda, es vakar skatījos kolosālāko filmu Ukraiņu. Viņi pat nav Ukraiņi, viņi kaut kādu pilnīgi neitrālu žurnālistu uzņēmuši. Man liekas, ka kompānija Freedom, un viņi saucās tā, pirmās 24 stundas Gostomeļa. Nu, tur tos visus var redzēt, tos variants. Nu, un tie tur arī visi tieši tāpat dabūja, tāpat kā dabūja 22. jūnijā 41. gadā. Bet kur ir tas humors? Tas priekš latviešiem tas humoristiskais variants. Ka tajā pašā 41. gadā, tad, kad šitie dabūja sevi pa gautā normāli, tad šitas pats sakārtotājs Ed Ozoliņš atkal izdod Verlag jau